Čau visiem! Šodien es nolēmu uzfilmēt video par sarkanām lūpu krāsām, jeb kā uzkrāsot sarkanas lūpas, jo daudzas meitenes man ir uzdevušas tādu jautājumu, kā tu krāso sarkanas lūpas, tev tas, tu to tik perfekti dari, un arī es esmu dzirdējis, ka meitenes saka, man liekas, uzkrāsot sarkanu lūpu krāsu nav reāli, bet īstenībā tas nav nemaz grūti, ir galvenais jābūt precīzai un akurātai. Es īstenībā sarkanu lūpkrāsu, jeb sarkanas lūpas ikdienā krāsoju diezgan bieži, jo sarkana lūpkrāsa piestāv pilnīgi ikvienam. Vai tu esi brunete vai blondīne, vai tev ir melna mata, vai tev ir zilas acis, vai zaļas acis, vai brūnas acis, pilnīgi vienalga. Sarkana lūpkrāsa piestāv pilnīgi ikvienam. Un vēl kā ļoti lielu plusu es redzu sarkanai lūpkrāsai to, ka zobi uzreiz izskatās baltāki. Ja sarkanā lūpkrāsa ir vēsā tonī. Vispār tagad es jums varu tā pateikt to iedalījumu, ja lūpkrāsa ir siltā tonī vai arī perlamutra, tad zobi izskatīsies dzeltnāki. Ja lūpkrāsa būs vēsāka, vēsākos toņos, tad zobi izstīsies baltāki, un tas pats ir ar sarkanu lūpkrāsu. Tā kā tā ir viena tāda viltībiņa, kas palīdz saviem zobiem izskatīties baltākiem. Vispār šajā video es jums parādīšu, kā uzkrāsot sarkanas lūpas, bet, ātri gribu parādīt, kādas ir manas sarkanās lūpkrāsas un kuras no tām es jums ieteiktu un kuras ne. Pirmā ir šī te Rimmel 16 stundu noturīgā lūpkrāsa. Ar ko šī lūpkrāsa ir laba un ar ko es varu jums to ieteikt, tas ir tas, ka tiešām tā ir noturīga. Nākošās divas ir L'Oreal firmas lūpkrāsas, kas ir vairāk krēmveidīgas. Bordo lūpkrāsa ir ar 402. numuriņu un burkāna sarkanā ar 404. Šeit rakstās, ka tās matās lūpkrāsas, bet gluži tam es nevaru piekrist. Es esmu izmēģinājusi un tad tikai paliek šī lūpkrāsa matēta. Tas ir tā kā uztaisot nospiedumu uz lapas vai salvetes vai uz rokas, vienalga kur, un tad šī lūpkrāsa ir matēta. Šīm lūpkrāsām es redzu principā laikam tikai vienu mīnusu, tas ir tas, ka tās nav noturīgas. Un pēdējā mana sarkanā lūpkrāsa ir no Gosh. 5. numuriņš, tā ir tiešām matēta, kas man ļoti patīk, un tiešām sarkanā tonī. Šīs ir klasiski sarkanais tonis, ko es prasīju Gosh veikalā un man iedeva, tiešām man ļoti patīk. Principā šis ir kā mans favorīts, un šī video es lūpas krāsošu tieši ar šo te Gosh lūpu krāsu. Visārtākais variants ir apvilkt apkārt kontūru ar lūpu zīmuli un aizkrāsot to ar lūpu krāsu, bet par cik man nav lūpu zīmuļa, un ja arī jums nav, tad es jums varu ieteikt izmantot otiņu. Es domāju, ka es beidzot varu sākt krāsot lūpas. Es pienākšu tuvāk kamerai, lai jūs labāk redzētu manas lūpas un vairāk saprast, ko es daru. Tātad es izmantošu šo otiņu, šo lūpu krāsu un sākšu krāsot augšējo lūpu. Uz otiņas paņemu lūpu krāsu un sāku krāsot lūpas. Es vispirms uzzīmēšu tādu kā krustiņu šeit, jeb bantīti. Lūk tā. Un tagad es to bantīti turpināšu šeit un vilkšu līniju līdz lūpu kaktiņam. Un tātad es uztaisīju tādu nelielu viltībiņu un es uzvilku līniju nedaudz pāri savai lūpu kontūrai, lai lūpas iztītos lielākas. Un tagad tāpat es savilkšu otru lūpas pusīti. Tātad, principā, augšējā lūpa ir uzkrāsota, neņemot vērā to, kad nav aizkrāsots vidiņš. Un tagad es uzvilkšu kontūru apakšējai lūpai.
Lai lūpu kontūra būtu izteiksmīga un lūpas iztītos tiešām perfekti, es apvilkšu ar NYX lūpu zīmuli. Tagad lūpas izstājas ļoti dīvaini, bet tādēļ es to visu ātri iztušēšu. Un lūpu zīmelīti esmu iztušējusi. Tagad es uzlikšu highlighteru virs lūpas. Tātad tam es izmantoju šādu mazu otiņu. Un lieku. Galvenais. Kaut kā neizbojāt lūpas, nepieskarties lūpu krāsai. Un ko lai saka, lūpas ir uzkrāsotas, tātad arī video ir pienākušas beigas. Ceru, ka jums tas likās arī viegli, un manuprāt, vienmēr viss ir viegli, ja trenējās. Ceru, ka jums patika šis video, un lūdzu uzrakstiet komentāros, kā jums liekas, vai man piestāv sarkana lūpu krāsa vai nepiestāv. Manuprāt, piestāv, jo es uzreiz, kad uzkrāsoju sarkanas lūpas, es jūtos pašpārliecinātāka. Spiediet pirkstiņus augšā un, protams, subscribojiet manu kanālu un uzspiediet uz zvaniņu, lai pirmais redzētu manu video. Ar mīlestību, jūsu Brendavī. Atā! Starp citu, ievērtējiet manu kleitiņu. Jā.